Sveiki, Karolīna no Kemperiņa 3065 no Haimer Dealer konferences. Un es jums prezentēju jaunumus. Starp citu, ja vēlaties uzzināt vairāk par kemperiem, Haimer, Adria un citiem zīmoliem, sekojiet mums, abonējiet, spiediet patīk un uzdodiet jautājumus. Un lūk, kas mums šeit ir jauns? Tie ir Haimer Kolumbija 601, 600 un 601. Šeit būs vēl viena iespēja. Jauns Fit. Zilā krāsa ir kā sporta komplekts. Tik skaista, koša, enerģiska. Kas mums vēl tie ir? Tagad Haimer šajos kemperos jau būs drošības pakete, joslu uzturēšana, ātruma asistents, vadītāja stāvokļa uzraudzība, ceļazīmju atpazīšana. Tā kā tas jau būs bāzes komplektācijā. Tad spoguļi salocīsies ar elektrības palīdzību. Un paskatāmies, ko viņš šeit piedāvā. Paceļams jums, tas būs melnā krāsā, melna markīze. Zem visas markīzes ir LED lampiņa apgaismojums. Tad ūdensuzpilde 85 litri. Šeit ir speciāli pielāgota vieta oriģinālajiem Haimer krēsliem, kāds ir bagāžnieka izmērs. Viešu skrūverim un skrūvdriežiem. Viešu lietnojumu. Ūdens plērtni. Šeit to ir ērti tīrīt. Sagatavojiet kemperi ziemai, nolieciet malā telefonu vai dariet kaut ko citu. Tad ir tās gaismas, kuras var noņemt un pārvietot uz citu vietu. 2 glabāšanas vietas, vēl 2 guļam zonas, un tās visas ir ar polsterēžumu. Pamats ir kā filts, lai jums nekas nesabojātos, neskanētu, un man ļoti patīk šis instagramīgais jumts. Un, piemēram, kad es šeit gulēšu pa jūras uz šīs gultas, un te būs skats sardīnie, būs tik labi. Man tas ļoti patīk. Liela telpa, tāpēc var ieviest subdēli, velosipēdus, motorolleru. Kā saka, tas atkarīgs no keisa. Liela glabāšanas vieta. Te vēl ir glabāšanas vieta. Šeit ir sagatavošana zīmai. Tad, ja vedat kādu lietu un baidāties, ka tā varētu izslīdēt, salonā varat aizsliet, un šeit ir kāpslītis, lai uzkāptu uz gultas, lai būtu vienkāršāk. Jā, gultas tiešām ir lielas. Cik es esmu izpētījis ražotājs, tikai pie Haimer atradu tik viegli satināmus matračus, un tiešām ir ļoti ērti. Redziet, ja jūs vēlaties lielu bagāžas nodalījumu, vienkārši lietu viegli satiniet un atlaidiet. Te vēl ir uzlāde, redzu, arī telefona. Šeit es redzu arī atpakaļskata kameru, moskītu tīklus un nakts žalūzijas. Nu, kemperos tas ir diezgan elementāri. Iebūvēta logi, standarta 19 litru toalete. Apskatīsim setas sieru. Jaunā Fekte 10 solu mēdīju. Es vienmēr pasūtu kemperus šeit par 10 soliem, jo klienti vēlas šādu kvalitāti. Elektriskā notekūdeņa novadīšana. Tad, iedarbinot dzinēļu, var uzkāpt uz tā, lai tas iekustētos. Automātiskā klimata kontrole, ir retarders, vilkmas kontrole, durvju bloķēšana, aizmugurējā kamera uzreiz redzama. Nu, te ir oriģinālais Fekta mēdījis. Nakts un termoaizskari uz visiem logiem. Un man ļoti patīk jaunā tekstilie, ko Haimer ir izdomājis. Ļoti patīkami. Galds ir skaists. Bet vēl ko jauna viņi ir izveidojuši šādas lasīšanas lampiņas. Ļoti skaisti. Ko vēl Haimer piedāvā? Šāds kāju balsts, lai klientiem būtu ērti. Šo viņi prezentē tikai šodien. Ir 6 pozīcijas, tāpēc jūs varat noliekt, pazemināt. Nu kā jums jau ir ērti? Ja vēlaties ceļot, tad to vajag izvilkt. Šeit ir paceļams jumts. Himers speciāli atrada vietu kāpnēm, un tās tiešām ir ļoti ērtas, netraucē. Ērts izlaukams jumts. Visur ir logi un moskītu tīkli, tāpēc var gulēt ar atvērtiem logiem. Jā, vēl viena noliktavas vieta. Lūk, tas ir standarts. Tagad viss ir skaidrs. Redziet, pie galda ir tālruņa uzlāde sporti tiem, kas ceļo. Apaviem vai kādām citām jūsu mantām. Tā, ejam tālāk. Virtuves zona. Šie jau ir modernāk. Jau jauns dizains, krāns ir stabils. Ja esat nopietns šefpavārs un vajag lielāku darba virsni, tad te jums ir speciāli. Un vēl skaidrāk ir tas, ka veidojot projektu, jūs neesat atdalīts no kompānijas, kas svin ārpusē, bet jūs redzat attēlu, jūs miedarbojaties ar viņiem, jūs sazināties. Jauns vadības panelis. Šeit var izslēgt un izslēgt gaismas. Atvilknes. Nav norādīts, cik kilogramu tā var ietilpināt, bet es domāju, ka katra atvilknē būs apmēram 10. Noteikti ir daudz vietas pārtikas uzglabāšanai. Šeit ir vēl viena atvilkne zem ledustratiem. Šeit aiz muguras ir liels ledusskapis, apmēram 100 litru. Arī ar saldētavu ir nakts režīms, kas nozīmē, ka tas darbosies klusāk. Tad ir boost funkcija, kad jūs vēlaties, lai ļoti ātri sāktu dresēt.
Piemēram, vasarā sākat braukt un jums vajag, lai pārtikas produkti paliek svaigi. Tad var nospiest boostu un pēc āpri atdzesēs. Ko vēlamies ir? Pie gultas jūs varat kontrolēt visu apgaismojumu. Nav jāiet nekur, paceļat roku un viss ir kārtībā. Un te ir vietas garšvielu glabāšanai. Mīļš funkcionāls sīklis. Dvielē māčiņš. Apgaismojams. Izglābi, izskatās ļoti skaisti. Jā, duša. Šeit duša ir citāda nekā Kolumbija 600, jo šī ir 601. Tad šeit ir grovēma duša un nav tās materiāla. Ir dirdem plašs, tiešām plašs. Man ļoti patīk melnā apdare, tāds mūsdienīgs dizains. Un, ja jums ir nepieciešama duša ārā, varat dušoties ārā. Es to skaitu, es turu šo opciju, jo viņi nepārdod materiālu. Ir arī vietas gaismekļu glabāšanai, ieslēgšanai un izslēgšanai. Šis kempers ir tik vīrišķīgs. Maz vietas kosmētikai. Lūk, kā aizveras rokdzaužu pakarimie. Par ko vēl sajūsmināties? Kas mums lēlē? Ir arī savu veidu sacensība, lai lietas nolikt vietā. Un te nu ir jaunais Himers, kuru drīzumā varēsiet pasūtīt. Rakstiet, zvaniet, ja interesē Haimers vai arī citi Haimer modeļi. Gaidīšu jūs. Paldies un uz tikšanos!